Pirms krāsošanas mazliet pieslīpēja metāla sliedes, kārtīgi nozeķēja hamerīti, lai pasargā pret rūsu. Tā, nu viss ir sakrāsots, visas sliedes, kas pagaidām bija vaļā, ir sakrāsotas, ir smuki. Nu, te tagad baigā elīti, viss jāsavāc. Tā, nu tīri apdeitiņam, ko izdarīju, aizmūrēju logu, aizmūrēju, pāršuvoju te visu. Nu, un sāku te taisīt, kur ir pie skursteņa, jo te sanāk tā, kur skurstenim ir atvērums, tieši augšā ir sliedi, un šitien viss ir saplaisājis. Man principā šitas viss ir jāpārmūrē. Uzmūrēju šitādu smieklīgu gabaliņu, jo sanāk tā, ka tam augšējam ķieģelītam nav kur uzsēsties, tad es viņu piemūrēšu tā, ka te var uzlikt līdz turienē, uzsēdināt, un tad uz augšu pilnīgi visu to tur pārmūrēšu. Tā, piezāģējumu pieliku pēdējo rindu. Īstās man šādi. Te gar malām es speciāli taisīju lielākas spraugas, lai man vieglāk to javu saspiest iekšā. Augšā, nu man sanāk 2 centimetri. Principā tā, ka gandrīz ir tieši, bet man īstumā gribās centimetri vēl nozāģēt nos, lai man arī tur vieglāk pēc tam javu saspiest ir. Tā, nu labi, tagad darbojos šeit pie sanmezgla, aizmūrēju rekur jau sanāk 2 un 2 ķieģelīši siltumsūkņu iekšējiem kanālam. Rekur tagad pieskrūvēju katru šito ūdeni uz vienas skrūvītes, lai es varu pēc tam sapūst putus, uztaisīt, apdarīt, aizēķēt visu ciet. Šito man nācās atraut vaļā, kad siltumsūkņu lika, es viņu ielīmēšu apakaļ iekšā ar elektrogips vai kaut kas tāds, viņš ātri beigas sacietēs, viņu uzsmērēja, piespiežu, viņš principā 5-10 minūtes viņu sacietējis ir. Ūdens vadu man sanāca pielikt, kanalizāciju man nesanāca, jo viņš jau sacietēja un man, diemžēl, vairāk nav. Tāpēc rīkojamies diezgan radoši, jo man viņu vajadzēja bišķītiņās vairāk piespiest no sienas, lai šī savienojuma vieta paiet zem apmetumu pēc tam. Izdomāju, jā, saliku instrumentu kastes, diezgan smagākās piestūmu pie sienas, viss stāv. Tagad gribu aizpūst ar putām, visu caurums aizmugurē. Putām, tāpēc, ka, nu, viņas pirmkārtām labi aizpildīt caurumu, otrām kārtām tā ir ārējā siena, te man ir ūdens trubas, nu, lai bišķītņās kaut kāda siltuma izolācija. Man bija bail, kad vai man ziemā neizsals caur sienai un nevar aizsalt ūdens vadi. Ot tā, putas jau vienreiz lietotas, arī ir diezgan radošs process. Nopirku trubiņu, diemžēl bija pa lielu, pievilku ar savilcēju un izmantoju veco šito te korķīti iztīrīju, lai var atkārtot izmantot tās putas. Savādāk tu vienreiz izmanto, tā trubiņa aizdiršās, vēl vienu reizi viņu var iztīrīt, bet, nu, tā var nopirkt vienkārši šitādu ūdens trubiņu, pielikt un aiziet. Tā kā tagad sapūtīšu visu, lai viss tur stāv, nožos, un tad rītdien atbraukšu, domāju, varētu uzmest apmetumu, uztaisīt, aiztaisīt, ciet visu. Tā, putiņas nogriezu, te viss smuki, tur varēs apstrādāt, droši vien metīšu cementa kaļķa apmetumu. Nu, rekur esmu piedauzījis ieģelīšus, kur šodien arī gribu aizmūrēt. Kā es daru? Es novelku līniju vienā, otrā pusē. Un tādā kaltiņu nāmarīt iesit vienā pusē, usiet otrā pusē, ja tā smuki sanāk, tad viņš cerēs forši sadalās. Un te bija šī ar tādu likmību, bet te vienalga tā ir iekšējā puse, tur neko neredzēs, es viņu smuki tur iemūrēšu. Aiztaisīšu plāns šodien tad to, un tad te jau būs smuki. Nu tā, tikko aizmūrēju vēl te, aizmūrēju rekur te 2, ieliku šito te putaplastu, lai aizsargātu tos kolektorus, lai man tur putekļi netīri un visādi nesakrīt. Tā, nu rekur uzjaucu mazos painīti, sakrits LP plus, cementa kaļķa apmetumu. Mēģināšu šito vietiņu tā smuki aizieķēt. Nevajag pārāk ideāli, jo pa virs tāpatās vēl lies finiša apmetuma kārta, tā ka šobrīd es vienkārši gribu aizieķēt, lai tas viss ir paslēpts iekšā un tur jau viss ir sažūs un viss smuki. Tā, nu nākamā diena, te viss smuki, viss sacietējis, tagad ko es daru? Kroči, siltumsūkņu kolektoriem ir tāda situācija, ka var uzlikt elektriskos šitos te aizgriezējus, kaut kādus pievilkt vadu un tad uzlikt termostatu katrā istabā, kad katrā istabā var regulēt atsevišķu temperatūru.
Vai es viņu likšu, es nezinu, bet es izdomāju, es izvilkšu gofru. Ja gadījumā es izdomāju, kad es viņu gribu likt, es varu izvilkt vadus. Principā te stāvētu virs siltums un tas vadības bloks. Te kur man iznāktu gofra, un ja es izdomāšu, ka es tomēr gribu, es ar tejienu varēšu izvilkt vadus, lai tiek pie šitiem kolektoriem. Nu, un tad sākšu tūlījās urķēties te, ņemt ārā vēl 3 ķieģeļus. Es nezinu, kas tur notiksies, ka ņemsim ārā, tur figniski. Nu, vēl joprojām tīru ārā klucīšus no sienām. Vislāk jau liekas, ka, nu, tuliņ jau viss, un tad atrod, kur vēl ir. Tā kā kur apkārt durvīm, visās pusītēs jāiztīra. Tad es točni zinu, ka man tam logam vēl ir viens, nu, un tad moška viss. Zin kā, tad vēlreiz iešu cauri visam, jo vislāk jau liekas, nu, tuliņ jau viss jau mūrēšanas darbi beigsies, cik te vairs palicis. Bet, nu jā, šis tad ir tāds pēdējais lielais. Tā, nu, beidzot aizmūrēju pēdējo ķieģelīti, aizmūrēju te durvīm, baigi nomocījos, jo šitie klucīši visi iznāca ārā smuki. Šitas izrādās iet cauri un durvis pie viņi ir pieskrotas. Es te mēģināju viņu zāģēt, lai es vismaz šito stūrīt var uzmūrēt. Te ielīd ar kameras kurstenī pārbaudīt, kā sanāca mūrējums. Kaut kur pazudu skaņa, bet šeit mēģinu sataisīt vietu zem palodzītēm. Pa lielam varianti bija 2, vai nu es mūrēju pusķieģeli, vai arī ielīmēju 5-nieku puķiku. Viens teica tā, otrs teica tā, bet beigās es izdomāju, ka man būs vienkāršāk ielīmēt puķiku, kā arī viņš kaut kādu siltumizolāciju dos. Viena lieta, ko es nezināju, ko man ieteica virsmu, kur pūtīs putas, ir ieteicama saslapināt, lai labāk saķerīt būtu. Sāk skatīties, kā izņemšu logu, jo principā pēc kāds pusstundas jābūt logu licējiem nomainīties pa mazo lodziņu. Nu, nāk ārā patiesībā daudz grūtāk nekā es biju domājis. Problēmas arī te ir. Te sanāk tā, šitie visi ķieģeļi kustās. Es te domāju, cerams, viņu logu varēs te ielikt, šitos pēc tam varēšu izņemt ārā un pārmūrēt te visu. Nu, redzēsi. Tā, nu, kroči, man tā situācija sekojoši, jā, kur augšā otra koka pārsēdze vienkārši bija sadrubusi, visu izrāva ārā. Te sanāk, tad ir līdz tiem augšējiem ķieģeļiem, nu, nezinu, 10 cm spraugu, un tad, nu, tur, kur tā pārsēdze stāvēja. Tā, nu, tur vispār tie ķieģeļs bija cauri. Kroči, tā, no ārpuses. Oi, no ārpuses, nu jā, šitie visi, te, kur ir bijusi plaisa, tur ir līs iekšā, šitie it kā nekustās, šitie visi, nu, šitie visi kustās. Nu ko, tikko bija atbraukus piegādīte, vienītī sanesu 80 maisus, jo man vispār bija runāts, ka piegāda būs uz vieniem, man bija sarunāts čoms, kas atnāks palīgā, bet viņi atbrauc ātrāk, tā kā sanesu visu viens pats. Paņēmām 80 maisus, Knauf KZ Universal puts, cementa kaļķa apmetums. Kāpēc šo? Jo vienkārši Džeks, kurš man apmetīs sienas ar šo strādā, teica, ka esot labs un ar šito gruntēt sienas štuku primeru. Piegādāju man ar Baumarket, samaksāju ar piegādi 80 maisi apmetums un plus grunts, ja nemaldos, bija 540 eiro. Tā kā tā, maisi sanesti, man te nenormālākais bardeks pēc vakardienas ar to loga jautājumu, tad tagad visu savākšu un sēdēšu, zīmēšu, domāšu, ko darīt. Šobrīd ir plāns tāds no ārpuses zāģēt ārā vispār visus tos ķieģeļus un likt keramzīt betona pārsedzi jaunu iekšā līdz šitam kokam. Šito atstāt un no ārpuses tad jaunu pārsedzi ielikt.